Jūs jau redzat, svētā gara dāvanas. Mēs esam sākuši tādu ciklu, vairāk kā 20 svētrunu garumā. Būs vismaz 20. Citreiz tā šaudās pa vienu tēmu, pa otru tēmu, bet mēs patreiz esam iesākuši svētā gara dāvanu svētrunu ciklu. Svētie raksti Bībele mums saka, ka ir vairāk kā 20 dažādas dāvanas. Un draudzes jau WhatsApp grupā es esmu sūtījis ieteikumu, ka mēs varam kopīgi mācīties. Ne tikai izlasīt konkrēto Bībeles pantu, bet mēģināt arī saredzēt konkrētā svētā gara iedoto dāvanu kādos citos Bībeles personāžos, kas ir tā lieta, kāpēc ir iedota, vai mēs aprakstītā notikumā varam redzēt, kā viņi ir izpaudusies, un kas ir arī tā lieta, ko mēs šodien kā ticīgie, kas esam kādas lietas pārmantojuši no iepriekš esošiem ticīgiem, kas ir tās dāvanas, kas ir mūsu starpā iedots, vai mēs saredzam, un kas ir tās dāvanas, ko mēs varam ne tikai attīstīt, bet arī citus svētīt un atbalstīt. Un šis ir bijis tāds interesants laiks, kur ne tikai ir nācies gatavot par šo tēmu, par apustuļu svētā gara dāvanu, bet arī pastīties uz kādām citām apkārt esošiem notikumiem, un to es arī aicinu nākošo 20, ne tikai nākošo 20 vairāk kā svētrunu garumā, bet arī ticības dzīvē uz priekšu, skatoties lietās, kas notiek apkārt ticīgo vidū, jo svētā gara dāvana ir iedot tikai ticīgiem, neticīgiem vispār nekas tāds nav. Skatīties, kas ir tā lieta, vai mēs kādā aktivitātē varam saredzēt konkrētu svētā gara dāvanas pat nosaukumu. Un kas ir tas mērķis? Pirms mēs pieskaramies šim jautājumam, būtu labi saredzēt vēl, kas ir tās lietas, ko mēs ikdienā patreiz varam saredzēt, kur svētais gars ir darbojies. Piemēram, droši vien daudz mēs klausamies kristīgo rādio, vai arī skatāmies YouTube vai ierakstus. Tālvalds Talbergs, kurš spēja tik ilgi novadīt šo kalpošanu, es domāju, būtu cits viņa vietā, tur jau cits būtu jau sen padevies, vai cits būtu pateicis, ne, ar tiem izaicinājumiem, kas man ir, es netieku galā. Bet Dievs viņu ir lietojis ar viņa dāvanām, un tas radio var turpināties. Radio ir vairāk raidījumi, un viens no raidījumiem ir grāmatlasījums. Un es nezinu, vai joprojām turpinās, bet patās nesen laika apakaļ bija viena kalpotāja aprakstītas liecības grāmatas lasījums. Žēl, ka grāmatlasījums mums nav pieejams kristīgā radio arhīvā, un tas ir saprotams, jo tie, kas ir izdevuši grāmatu, un ja ir jāmaksā tipogrāfijas izdevumu, ir labi, ka mēs ne tikai saredzam, ir izdota grāmata, bet ka mēs arī saprotam, tās grāmatas ir labi viņas realizēt, un ka mēs paši kā ticīgie pērkam, paši lietojam, un tā ir arī kā laba dāvana citiem. Tad grāmatas lasījums, kādam ir iedota laba dikcija, es gribētu arī teikt kā svētā gara dāvanu, kad viņš var labi nolasīt uzrunājošu tekstu, un tas klausītājiem paliek atmiņā. Tad kāds dažas nedēļas apakaļ šī grāmatas izdevniecības dibinātāji, viņi viesojas Golgās draudzē, un šis pāris, vīrs un sieva, un vīrs līdzdala savu liecību. Un ja mēs tā paņemtu visu tā ķēdīt, tad ir rādio, ka tur var skanēt tā grāmata, tad ir kāds, kas lasa, tad ir, kas tad ir tā grāmata? Grāmata latviešu valodā. Tur jau, ja gribētu, daudz grāmatas ir gan latviešu pieejams, gan ārvalstu, citās valodās, bet šis pāris līdzdalīja, kā viņi sāka šīs grāmatas tulkot. Un viņa līdzdalība vairāk bija tajā, ka viņi kā pāris mēģina saprast Dievs, kā tu gribi, lai tu mūs lieto. Un viņi saprat no Dieva aicinājumu, mēs paši visticamāk nemākam sataisīt smuku maketu, lai iznāk grāmata, mums pašiem nav tipogrāfija, mēs paši varbūt netulkosim, bet to, ko mēs varētu organizēt kristīgu grāmatu tulkošanas darbu. Un viņi kā pāris saprat, jā, tā varētu būt mūsu kalpošana, un nevienam nesakot, viņi saka, Dievs, tu redzi to mūsu vēlmi, lieto.
lieto, gādā. Un tas brālis, viņš saka, Dievs tā gādāja, kad mums pēkšņi 4000 eiro ir kontā. Un mēs par šiem 4000 varam kaut vai samaksāt, lai kāds iztulkot, lai kāds sadrukāt, lai mēs varam jau pirmo grāmatu laist apgrozībā. Nu, un kas tad ir tā grāmata? Tad ņemam lēnām tos visus posmus un skatāmies katrā tajā aktivitātē, kur tad ir svētā gara dāvana. Kāds ir saņēmis aicinājumu taisīt to radio, kāds ir saņēmis aicinājumu labi lasīt, kāds ir saņēmis aicinājumu tulkot grāmatas, kas būtu citiem par svētību. Nu, kas tad ir tā grāmata? Un es ceru, ka es jau sūtīju arī draudzes WhatsAppā informāciju par šo grāmatu, un arī posms ticības dzīvē, kur kādam var tas būt par stiprinājumu. Kāds vīrs, apmēram 200 gadus atpakaļ, Anglija, no Vācijas pārcēlies uz Angliju, un kāda ir viņa lūgšana? Viņa lūgšana ir, Dievs, kas ir tas, kas man ir jādara, kas ir mans aicinājums? Un viņš saredz tā brīža situācijā tie, kur ir bērni bez vecākiem, un tur var būt dažādi iemesli, varbūt pēkšņi vecāki nomiruši, varbūt nav tuvinieki, kas pieskat. Un mums patreiz to ir grūtāk saprast, jo patreiz arī kāds, kuram nebūtu vairāk vecāki vai kā tuvinieki, kas būtu gatavi viņu paņemt ģimenē, mums šo jautājumu risina sociālais dienests. Bet 200 gadus atpakaļ Anglija, šie bērni dzīvo uz ielām, vienīgais veids, kā viņi var vispār paēst, kādam kaut ko zakt un atrast kaut kādu cerams siltu vietu, lai viņi naktīs nenosaltu. Un viņš saņem no aicinājuma šis vīrs es gribētu teikt, īpašu aicinājumu, ja jau Dievs, kā saka mums ir, kuras ir neaptraipīts tīras kalpošanas, rūpēties par bārņiem un atraikniem. Un viņš saka, Dievs, ja tu esi apsolījis savā vārdā, ka tu rūpēsies par bāriņiem, un šeit ir pilna pilsēta ar tādiem, uz ielas visi saprot, nav neviens, kas viņus paņem, viņi uz ielas dzīvo. Bet Dievs liek viņam sirdī, tavs uzdevums ir tos gādāt par tiem bāriņiem. Un nevienam nesaki, bet vienīgais veids, ko tu dari, klusībā lūdz Dievu, un Dievs visu nokārtos. Izklausās jocīgi. Un viņš pats nav nekāds pārtikušais vīrs. Viņš tā arī dara to, ko aicinājums viņš saņēmis, un vienlaicīgi, lai arī šis aicinājums rūpēties par bāriņiem būtu par liecību citiem. Nu, kas notiek? Viņš saņēmis aicinājumu, kā jebkuram kalpotājiem. Saņemts aicinājums, tu vienkārši izpildi, tu dari to aicinājumu, kas tev ir dots. Viņš lasa rakstus, lūdz Dievu, un nevienam neprasot, bet kādi finansiāli sāk atbalstīt viņu. Ar dažādākām vajadzībām. Varbūt kādam ir kas drēbes, ko iedot. Kāds, kurš ir gatavs iedot naudu, lai varētu samaksāt par ēdienu. Un vairāku gadu garumā, viņš tur, un tajā grāmatā tiek aprakstīts, var teikt, viņa ikdiena, 100 bērni, nauda nav, Dievs, tu taču esi apsolījis, ka tu gādās. Un to, ko viņš visu laiku saka, Dievs nodrošina mūsu vajadzības, bērni ir paēduši. Un tas liekas absurdi. Kā tas ir? Naudas nav, tu nevienam nesaki vajadzības, bet Dievs visu laiku gādā. Un Dievs gādā arī caur vēl kādām citām lietām. Pieaug tas bērnu skaits, sākumā viena telpa tiek īrēta, pēc tam otra, trešā, ceturtā, tad viņš saņem aicinājumu, tās ielas kaimiņi sāk protestēt, ka tie bērni ir pa skaļu, saņem no aicinājuma, tev jābūvē sava ēka, jauna ēka, kur tos visus bāriņus likt. Naudas te nav. Dievs, ja tu aicini, dod to naudu. Viens nozied, un to viņš nevienam nesaka, tās vajadzības viņš neko nesaka, bet Dievs kādiem citiem liek uz sirdi un viņi ziedo. Tiek izveidots viena ēka, kas tiek uzbūvēta. Notikums novembris, vairāk kā 100 bērni, bāriņi un skolotāji un vēl tur kādi dzīvo, pēkšņi pārplīst apkurs katls.
Novembris, nu jūs saprotiet, novembris tur vienu nakti nebūs siltums, viss tur pārsals pa nakti. Iepriekšējā naktī ir ziemeļvējš un viņš lūdz Dievs. Tu redzi šo situāciju. Nu, tev ir viss, radītājiem ir pilnīgi viss iespējams. Viņš taču var visu nodrošināt, ja būtu vajadzība. Katls ir saplīsis, atnāk meistari, tie saka, nu mēs nezinām, kamēr mēs neredzam, kas tur ir pa vainu, mēs nezinām, kāda ir situācija. Vienīgais veids, ko mēs varam darīt, ir to apkurs katlu noslēgt, nojaukt sienu, skatīties apkurs katlu un tad skatāmies, kas tur notiek. Novembris. Viena diena tā krāsnes nestrādās, tur visi no augstuma var nosalt. Iepriekšējā dienā ir ziemeļvējš, un viņš lūdz Dievs, tev taču viss ir iespējams. Pavēr to, ka tajā remontēšanas dienā ir cits vējš. Sāk būvniecības darbus, nojauc sienu, un būvniecības laikā Dievs iedod dienvidvēju, kad nav tik liels augstums. Nojauc sienu, tagad atbrauc tās remontēšanas firmas priekšnieks, viņš saka tā, nu labi, mani strādnieki tagad vakarā pastrādās, nu tad viņi aizbrauks gulēt, un tad ies nākšā dienā, kal nāks un turpinās remontēt. Bet tie 100 bērni tajā bērnamā pārsaluši, nu ko darīt? Priekšnieks saka, nu man taču jārūpējas par saviem darbiniekiem. Darbinieku brigadieris, viņš saka, mēs nekur neiesim gulēt. Mēs tik ilgi taisīsim, kamēr sataisīsim. Un katls ir saprast, kur ir kļūda, viņš ir sataisīts. Dievs ir gādājis, ka tajā dienā, lai nepārsalt, ir citas virziena vējš, un Dievs ir gādājis par to. Iedomājieties, nevienam neprasa naudu, un Dievs iedod. Brīnišķīgi. 200 gadus atpakaļ, vai tad mūsu vidū nevarētu būt līdzīga liecība? Kāds ir saņēmis aicinājumu un nevis tur uztais, tur sarakst visas izmaksas, visas vajadzības, visas intereses, un tad tikai davai visi maksājiet, un tad, ja būs, tad es kaut ko sākšu darīt. Bet nē, tur ir pavisam cita stratēģija. Dievs aicina, es nevienam nesaku, Dievs, ja tu dosi, tad tu gādāsi. Un Dievs lieto arī to vajadzību un iespēju. Jā, labi, kad mēs varam redzēt šīs situācijas, šīs vajadzības, un ka mēs varam liecināt. Dievam taču nav nekāda veida limits. Ja viņš kādam ir devis aicinājumu, viņš arī nodrošinās to. Vēl interesants šis vīrs, viņa kāda bērni mirst, viņam sieva mirst, 70 gados apprecās otrais, un tad tā sieva tāda aktīva, viņš saka, bet tev taču ir stāsti, kā Dievs gādā. Taisīsim tev tūru pa pasauli. Iedomājieties, 70 gadi onkam, un viņš te 14 gadus braukā pa 40 valstīm un sludina. Vai mums Latvijā kādam 70-gadīgam brālim mēs teiktu, tava liecība, tava ticības dzīve ir bijusi ar tik lielām liecībām, kad nāc un kalpo. Mēs taču patreiz vispār ejam, 70 gadi, tu jau vecs, tu neko nesaproti, labi, kaut kur nostumsim tev malā, galvenais, lai tu nevienam netraucē. Bet tur ir pavisam cits stāsts. Brālis, kuram ir iedota dāvana, un kā jebkura svētā gara dāvana, nevis lai pats paaugstinātos, bet katra svētā gara dāvana viens tikai mērķis, lai būtu ticīgai sabiedrībai vidē par liecību, Dievam par godu. Un kāpēc Dievs iedod vienam vienu dāvanu un citam citu? Nav pareiza atbilde. Mēs nevienmēr zinām, kāpēc kur ir iedot. Un tas nav vienmēr saistīts ar iedzimtību. Jo citreiz mēs teiktu, viņš ir tāds, tāpēc, kad viņa vecākiem ir līdzīgas tendences. Bet svētā gara dāvana ir iedot tikai ticīgam. Un ne visos gadījumos katra ticīgā vecāka arī ir ticīga. Ļoti dažādas situācijas. Mēģināsim maziem soļiem skatīties mūsu svētā gara dāvana pieredze, un kaut vai caur šiem visiem piemēriem. Radio, lasītājs, grāmatas izdevējs, notikums, kas apraksta konkrēto personas dzīvi. Mēs taču katrā no tiem varam saredzēt
kādu īpašu dāvanu, kas ir lietota. Jā, citos gadījumos mēs varam teikt, kaut kad sākās, kaut kad beidzās, bet viņas ir ļoti, ļoti dažādas. Un jā, būs kādi, kuri teiktu, es arī gribētu tā kā viņš. Es arī gribētu tā kā nevienam nesaka vajadzību, un Dievs tikai gādā un dod. Bet Dievs iedod vienam vienu kalpošanu un citam citu. Ir labi, ka mēs varam saredzēt otru, iedot to dāvanu, ka varam viņu atbalstīt, sveitīt, bet nebūtu tie, kuri apmēram, bet kāpēc viņam ir un man nav? Kā būtu, ja mēs saredzētu un vairāk sveitītu? Iepriekš mēs jau runājām, ka katram ticīgajam ir iedot kāda svētā gara dāvana, un nav neviens ticīgais, kuram tam nebūtu. Un svētā gara dāvana ietvaros būtu svarīgi saredzēt, kad neviena no tām dāvanām nav augstāka vai zemāka. Jo citreiz ir sajūta, tas, kas runā, tas ir augstāks, un es ar savu dāvanu, kas man ir iedota. Un katram viņa ir savādāk. Es jau nekas neesmu, katram viņa iedotā svētā gara dāvana ir īpaša ar vienu mērķi, lai varētu kalpot citiem ticīgajiem. Mēs lasījām sākotnēji 1. Korintiešu 12. nodaļas ievaddaļu, bet paskatīsimies sākot no 28. pantu uz leju. Un dažs Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumu darīt, tad dāvans dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji, vai visi ir brīnumu darītāji, vai visiem ir dāvans dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās var iztulkot? Bet dzenieties pēc vislielākās dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Citreiz mēs esam tā pieķērušies tam vārdam apustulis, un pirmais tas, kas liekas, ir apustulis, tātad vienīgais tas, kas ir bijis apustulis, ir Jēzus tuvākais 12-nieks, un tikai tos cilvēkus mēs varētu saukt tādā vārdā. Un ik pa laikam jau es esmu aicinājis jūs arī pētot dziļāk svētos rakstus, izmantot ne tikai Latvijas dažādas tulkojumus vai krievu un angļu, bet mēģināt primāri skatīties, kas būtu pirmavots un kā sākotnējā grieķu tekstā tas vārds ir ticis lietots. Un šeit mēs varam redzēt šī vārda nosaukumu, grieķisko tekstu pa burtiem, un iekavās ir veids, kā to izlasīt. Un arī tā kā tā platforma lietot angļu valodā, tad arī komentārs, kā to labāk varētu saprast. Sākotnēji vārds apustulis nav domāts tikai lietot Jēzus tuvākajiem 12 izvēlētajiem, bet vārds apustulis nozīmētu evaņģēlija vēstnesis, tas, kurš pārstāv Kristu. Efeziešu 4 mēs varam lasīt vēl kādus pantus, kur tiek minēti vārdi apustuļi. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesait par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženumu pilnības mēru. Un šeit arī tiek lietots šis vārds apustulis ar tādu pašu domu Kristus, vēstnieks, pārstāvis. Un šeit arī mēs varam lasīt, kāds tad ir tas mērķis. Un citreiz mēs sakām mācītājs, bet arī tas, kas vadītu draudzi vai būtu atbildīgs par garīgo darbu, arī skatoties rakstos, mēs varam saredzēt, arī viņi tiek sadalīti dažādāk. Viens ir ar vienu aicinājumu, cits ir ar citu, un mūsu pamatmērķis būtu primāri saprast, ko paši svētie raksti saka. Nevis tā, kā mēs esam iedomājušies. Paskatīsimies rakstu vietu tur, kur Jēzus izrauga pirmos 12 apustuļus vai mācekļus. Un citreiz ir tā sajūta, kādus viņš aicināja,
tad viņi atnāca un tos visus nosauca par tiem 12, par tiem apustuļiem. Bet ja mēs palasām pašu rakstu vietu, un šeit es izmantoju Lūkas evaņģēlija 6. nodaļu, mēs varam lasīt kaut ko citu. Jēzum bija ne jau tikai 12, daudz lielāks sekotāju mācekļu skaits, un pirms viņš izrauga 12, kaut ko viņš ir darījis. Viņš visu nakti pirms tam ir lūdzis Dievu. Lūkas 6. nodaļa. Bet notika tajā dienā, kad viņš, tātad Kristus, aizgāja uz kalnu Dievu lūgt. Un viņš pavadīja visu nakti Dievu lūgšanā. Un kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus, un šeit mēs neredzam kopējo skaitu, un izredzēja no tiem 12, kurus viņš nosauc par apstuļiem, jeb vēstniekiem. Sīmani, kuru viņš nosauc par Pēteri, viņa brāli Andreju, Jēkabu, Jāni, Filipu un Bartolomeju, Mateju, Tomu, Jēkabu, Alfeju dēlu, Sīmani, saukt par Zelotu, Jūdu, Jēkabu dēlu un Jūdu Iskariotu, kas vēlāk kļuva par nodevēju. Ja vajadzētu mums pašiem uz sitienu nosaukt, un mums būtu 10 pirksti, vismaz 10 mācekļu vārdus mēs varētu uz sitienu katrs nosaukt. Un atceramies, ka šī ir tikai viena, mums 4 evaņģēlija, un šī ir tikai viena no evaņģēlija lasījuma vietām. Bet vai mums izdosies kaut vai nosaukt no atmiņas kaut vai 10 personāžus, 10 Jēzus mācekļu vārdus? Ja mēs paskatāmies citus evaņģēlijus, un tur minēto mācekļu uzskaitījumu, šeit es esmu izveidojis tādu tabulu, kur būtu augšā Mateja evaņģēlijs, 10. nodaļa un panti. Šeit būtu chronoloģiski, kā viņi tiek nosaukti, un tad ir Marka Lūkas evaņģēlija, un ņemot latvisko tulkojumu, paskatīties, kas tad ir, kādi vārdi tiek lietoti, vai visur tiek lietot vienāda chronoloģiskā secība, vai viņi atšķirās. Tad droši vien visvieglākais būtu sākt ar pirmo četrnieku, jo, ja mēs sadalītu pa grupām, viņus kaut kā sadalīt, kas uz ko attiecās. Tātad, ja mēs sakam Pēteris, viņam ir iedotas atslēgas, viņš iepriekš tiek saukts pa Sīmani, un tagad Kristus viņam saka, es tev došu jaunu vārdu Pēteris. Tātad viens būtu Pēteris. Pēterim ir brālis. Kā sauc Pētera brāli? Nestieties špikarī, bet jau vajadzētu pateikt uzreiz. Kā sauc Pētera brāli? Pēterim brālis ir Andrejs. Un paskatāmies, tātad 2 brāļi, Pēters un Andrejs. Tad mums ir otrs brāļi pāris. Jēkabs, un citreiz mums ir problēmas ar to vārdu Jēkabs, jo ir daudz personāžu Jēkabi, un ja mēs skaitītu visus Bībelē minētos Jēkabus, tur varētu visu laiku līdzīgi kā ar Mariju. Jaunā derībā ļoti daudz Marijas, un tad jāsaprot, pa kuru īsti Marija runa. Ja mums vajadzētu uzskaitīt visus Bībeles Jēkabus, mēģinām uz pirkstiem, ja tāds populārākos, tad vecās derības Jēkabs, citreiz tiek rēķināts personas vārds, un tad viņa tēva vārds, lai būtu vieglāk saprast, kas tad ir, vai otrs viņa dēla vai brālis, kaut kāds pazīšanās zīme. Tad vecā derība mums ir Jēkabs, Jēkabam kā tēti sauca? Īzaks. Vecā derībā mums bieži saka, Dievs Ābrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs. Tātad Jēkabs vecā derībā Īzaka dēls. Tad mums ķeramies jaunās derības uzskaitījumam. Varbūt neesat pamanījuši, bet arī Jēzus opi, un grūti es tā saku tādu apzīmējumu, bet citreiz tā liekas jau grūti saprast, mēs teiktu, kas Jēzum bija tētis? Jēzum tētis ir 2 tēti. Kā mēs nosauksim Jāzepu, Marijas vīru? Kas viņš bija Jēzum? Patēvs, tēvs, viņš ir ieņems no svētā gara. Marija ir mamma, bet kā mēs nosauksim Jāzepu? Jo Mateja 1. nodaļa, tur, kur Jēzus ciltsraksts, citreiz ir grūtības. Kā mēs nosauksim Jāzepu? Kas viņš ir? Bet arī Jāzepam viņa tēvs ir Jēkabs. Tad mums ir
Jēkabs, viens no brāļiem, Cebedeja dēls. Un arī šeit, ņemot 12 apostuļu uzskaitījumu, ir vēl viens Jēkabs, Alfeja dēls. Caur cēsīm arī iet Jēkaba ceļš, un kurš tad ir tas Jēkabs? Jēkabs, domāts šis Jēkabs, viņš citreiz tiek saukts par lielo Jēkabu vai vecāko Jēkabu. Tad mums ir Jēkabs, Jeruzalemes bīskaps, Jēkaba vēstules autors, Jēzus brālis. Nu, tie ir tikai daži no Jēkabiem, un ir labi saredzēt, kad it kā lietots viens vārds, bet ir dažādas personas. Tātad pirmais brāļu pāris, Pēters vai Sīmanis un viņa brālis Andrejs, otrais brāļu pāris, Jēzus mīļākais māceklis Jānis un viņa brālis Jēkabs. Nu, kaut arī te ir, es tā minēju jau tā secība. Redzēt, Mateja un Jānis mainās vietām. Tad mums ir Filips, Bartolomejs, Toms, Matejs kā muitnieks. Un citreiz tās nianses, iekavās minējis tās nianses, citos gadījumos teiktu, tieši tās nianses spēlē tik lielu lomu, kad varbūt mūsdienās mēs to nesaredzam. Matejs, muitnieks, kas ir, var teikt, pārdevies vietējai varai. Un citā gadījumā pie Sīmaņa, citreiz Sīmanis, tas, kas ir zelots. Zelots ir tas, kurš ir gatavs iet ar ieročiem un nogalināt tos, kas ir okupējuši viņa valsti. Un ja saliek kopā cilvēciski tas, kas ir pārdevies okupētai varai, uzlikt viņu kā blakus esošu mācekli tam, kas ir gatavs tādu nogalināt, cilvēciski tādi cilvēki nekad nebūs kopā. Bet mācekļu uzskaitījumā tiek minēti arī šie vārdi. Sīmanis, tas, kas bija zelots. Citreiz tieši šīs nianses parāda kaut vai to 12 starpā, cilvēciski viņi nekad nebūs kopā. Bet visi ne tikai no šiem 12, pēc tam ir vēl Jēzus 70 mācekļi, vēl lielāks skaits. Vienīgais, kas viņus tur kopā, ir sekošana kungam Jēzum. Tas ir vienīgais, kas viņiem ir kopīgs. Protams, ka mēs teiktu, 3 gadu laikā, ja viņi ir bijuši kopā ar Jēzu, ja viņi ir redzējuši visus notikumus, ko Jēzus ir darījis, visticamāk, viņu starp arī ir bijusi izlīgums. Viņi ir ieraudzījuši abu viens otra dzīvē, kad 3 gadu laikā, esot katru dienu plecu pie pleca, tu redzi, ka viņš vairāk nav tas vecais cilvēks, ka viņš ir mainījies, bet viņš ir mainījies tāpēc, kad ir Kristus bijis viņa dzīvē. Un tad citi mēs redzam, 2 mums ir jūdi, jūda un jūda, un tad būtu svarīgi, ka mēs par kādu personu runājot, ka mēs neputrojamies savā starpā. Ja tagad noņemsim šito tabulu, izdosies vismaz tos pašus 12-10 dabūt. Mēģinām atcerēties. Tātad Pēteris, jeb Sīmanis. Sīmanim brālis, kā sauca? Andrejs. Ir otrais. Labi, Jēzum vienīgais māceklis, kas ir pie krusta, viņa mīļotais māceklis. Jānis. Un Jānim kāds ir brālis, kā sauca? Jēkabs. Pēteris, Jānis un Jēkabs ir no šiem 12 tas tuvākais trīnieks, ko bieži viņš atsevišķi paņem. Piemēram, apskaidrošanas kalnā. Nevis nāk visi 12, bet nāk tikai jūs 3. Un tad ir kāds brīdis, kur Jēzus vēl kādus īpaši uzrunā. Labi, tad tikām līdz 4. Turpinām tālāk. Tad mums bija, atcerieties, labi, visi teiktu, kā mēs varam pielīdzināt Jūdu Iskarijotu. Jo Jēzus jau viņu arī ir izvēlējies. Jūda Iskarijots. Citreiz svētbildēs tiek mēģināt saprast, kā būtu labāk. Kā labāk viņi būtu attēlot. Piemēram, brīdis Jēzus pēdējā mīlestā vai svētā vakarēdienā, Jēzus ar mācekļiem. Un citreiz baznīcas mākslāk tiek zīmēti ap galvu vai visu ķermeni, apzīmējums tādējādi mēģinot parādot, ka viņš ir svētais. Un ir citi mākslinieki, kuri Jēzus plus 12 mācekļi, bet Jūda ir bez
bez šī oriols, kā svētā apzīmējuma. Varbūt esat pamanījuši bieži ar ciparu 13 mūsu sabiedrībā mēģina kaut kā izvairīties. 13 labāk ne. Daudzas avio kompānijas ir 12. rinda un tad 14. 13. rinda vispār nav lidmašīnās. Un tad ir, kāpēc tas 13? Kāpēc tas 13 ir tik slikts? Un citreiz tiek teikts, Jēzus plus 12, kopā 13, kāds ir gala rezultāts? 1 no 12 nodod. Mēs jau, protams, ka mēs redzam, lielā bildē mēs redzam, Kristum bija jāmirst kā upurim, lai mēs varam saņemt svētā gara, ne tikai saņemt svētā gara dāvanu, ne tikai kā ticīgie saņemt svēto garu, bet kad Kristum ir jābūt pietiekamam upurim, lai tiktu piedot visi grēki. Tātad mums bija divi brāļi un divi brāļi, tad mums ir 2 Jūda Iskariots un vēl viens Jūda, ja? Ir jau 6, labi, tikām līdz 6. Kuru mēs vēl varētu? Viens evaņģēlists, kuram, atceramies visus evaņģēliju nosaukums. Matejs, Marks, Jānis, Lūkas. Jānis jau mums ir sarakstā, bet mums paliek vēl Matejs. Muitnieks Matejs. Un, ja mums bija tas Matejs, tas, kas sadarbojās, kas bija tas zēlots, kas bija pretējā pusē? Kā viņu sauc? Vajag špikarīt, ja? Labi. Tātad zēlots, kas mums ir tajā pusē, ir ar vārdu Sīmans, tāpat kā Pēters. Tā, mēģinām atkal uzlikt tā, lai mērķis kāds būtu. Rītdien, ja jums paprasīt, nosauc no 12, vismaz 10 mācekļus, pēc kaut kādas formulas, ka izdotos viņus atcerēties. Tad mums ir īpašais māceklis, kurš saka, es neticu augšām celtam Kristum. Tikai, ja es ar savu pirkstu ielikšu viņa brūcēs, tikai tad es ticēšu. Un kā viņam vārds ir? Neticīgais Toms, arī 1 no 12. Esam jau līdz 10 tikuši, vai vēl kādu vajag? Vēl viens pietrūkst. Kuram vēl varētu būt pazīmes, kaut kādas tādas īpašākas? Jo citreiz mums ir, par citiem mācekļiem mēs daudz nezinām. Piemēram, mēs par citai pretēji, bieži daudz dievnami tiek nosaukti Stefana vārdā, bet Stefans nav 1 no 12. Viņš ir Kristus māceklis, jā, viņš ir moceklis, bet viņš vēl nav 1 no 12. Mēģinām atkal apstīties to mūsu tabuliņu. Tātad mums bija brālis un brālis, tad mums bija neticīgais Toms, Matejs muitnieks ar Sīmani zēlotu, Sīmanis tas pats, kas tas. Tad mums bija 2 Jūda Iskariots un otrs Jūda. Ko mēs vēl varētu pielikt klāt? Vēl otru Jēkabu. Ja mums būtu Jēkabs šeit, vecākais Jēkabs, tad otrs Jēkabs vēl. Un tad mums ir vēl varbūt mācekļi ar viņu vārdu nosaukumu, bet mēs nevaram izlasīt svētajos rakstos, kāds ir viņu tālākais posms. Mēs arī nevaram izlasīt, piemēram, kā viņi tālāk ir devušies. Pēc tradīcijas Jēkaba ceļa Jēkabs, viņa apglabāšanas vieta ir Spānija. Pēc tradīcijas Toms aizgāja līdz Indijai sludināt evaņģēliju. Iedomājieties, tā brīža Izraēlas teritorija aiziet līdz Indijai. Tas nav paiesi nedēļu. Tas ir tālu, ļoti tālu, bet viņš saņem aicinājumu un viņš tur dodas. Kā būtu, ja rītdien jūs paši sev uztaisīt tādu uzdevumu? Vai izdevās vismaz tos 10 atcerēties? Vismaz kaut kā mēģināt atrast sakarības. Bet paskatīsimies, ko vēl mēs varam saredzēt par apostoļu tēmu. Lūkas 10. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa 2, un 2 savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un šeit tiek runāts nevis tikai par 12, bet par lielāku cilvēku skaitu ar ciparu 70
un šajā gadījumā Lūkas 10. nodaļa, kas ir tas, kas sūtīja, Jēzus sūtīja. Tad citreiz svētajos rakstos pie amata nosaukumiem apustuļi mēs varam arī lasīt citus personāžus bez 12, kas tiek minēts. Apustuļu darbu 14. nodaļa. Un šeit ir ne tikai latviešu valodā, bet arī grieķu tekstā tiek lietots daudzkas Pāvils un Barnaba. Pāvils, kurš kā vēlāk saka, es esmu vēlāk dzimis. Ja mums vajadzētu, mēs varētu pielikt vēl Matiju, kur vēlāk, tad, kad apustuļu 1. nodaļā mēs varam lasīt no 12, tātad Jūda Iskariots vairāk nav, vajag palikt it kā pie 12, un tad lozes ceļā tiek izvēlēts Matijs. Tad šeit Galatiešu 1. nodaļa mēs varam lasīt arī par Jēkabu, un šajā gadījumā tā kunga brālis tiek domāts Jēzus cilvēciskais brālis, nevis garīgais brālis. Vai citreiz mēs putrojamies, sakot, pasveicina brāļus un māsas tajā draudzē vai tajā pilsētā, un citreiz kādās no rakstvietām mēs varam to minēt, bet šajā gadījumā šis Jēkabs nav viens no 2 Jēkabiem no 12, bet šis ir Jēzus miesīgais brālis, un Jēzum bija arī vēl bez Jēkaba citi brāļi un māsas. To, ko mēs varam lasīt par to, Marijai Jēzus ir pirmais bērns, bet vai Jāzeps un Marija un pārējie bērni ir vēlāk, ir kādas nianses, kuras mēs precīzi, ja vajadzētu atrast parādu rakstuvietu, ne visos gadījumos mēs varam redzēt. Bet arī šeit Galatiešu 1. nodaļā mēs varam lasīt par to, ka arī Jēkabs, Jēzus miesīgais brālis, Jeruzalemes bīskaps, viņš arī tiek nosaukts par apustuli, neskatoties uz to, ka viņš nav viens no 12. Tad Romiešu 16. nodaļa. Sveiciniet Androkiju un Jūniju, manus cilsbrāļus un cietumbiedrus, kas ieņem cienīgu vietu starp apustuļiem un jau pirms manis bijuši Kristū. Ja vajadzētu salīdzināt apustulis ar tādu nosaukumu, amats vai aicinājums, tad arī šie brāļi tiek minēti tie, kas ir viņiem līdzvērtīgi. Kaut arī viņi nav no paša Jēzus 12 īpaši aicināti, un 70 Jēzus uzaicinātie mācekļi netiek nosaukt par apustuļiem. Un te ir tā, kad viens ir kā tiek nosaukts, viņš nav no paša Kristus aicināts, bet tas, kas ir viens no 70, kas ir no Kristus aicināts, viņš netiek nosaukts apustuļu vārdā. Paskatīsimies, kāds ir apustuļu uzdevums, balstoties uz rakstiem. Pirmais būtu pasludināt. Apustuļu darbu 2. nodaļa, bet šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem: brāļi, ko lai mēs tagad darām? Bet Pēters tiem atbildēja: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemt svētā gara dāvanu. Šodien mēs domājam par apustuļiem, citos gadījumos būs citas svētā gara dāvanas, un katram ir ne tikai kaut kāds nosaukums, bet arī uzdevums. Tad viens no apustuļu uzdevumiem ir sludināt. Vēl kāds viens no apustuļu uzdevumiem, un izlasīsim apustuļu darbu 6. nodaļu, sākot no 1. panta. Tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot, helēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraiksnes dienasčajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Tie 12 saicināja visus mācekļus un sacīja: nav pareizi, ka mēs kalpojam pie galda, atstājam novārtā Dievu vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no savas vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Šie vārdi patika visai draudzē, un viņi izredzēja Stefanu, vīru, ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas
proselītu. Un ved tos apstuļu priekšā, tie Dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas. Tad šeit mēs ko varam lasīt? Apostuļi grib turpināt viņu primāru uzdevumu. Primārais uzdevums būtu kalpot ar vārdu un Dievu lūgšanu. Viņi saredz vajadzību pēc vēl citām vajadzībām. Kaut vai, ja būtu, un mēs vēlāk jau pie citām svētā gara dāvanām atgriezīsimies, ir citam iedot cita dāvana. Varbūt viņam nav tik viegli runāt, bet viņš uzticīgi var kādai varbūt ģimenei kalpot ar tām lietām, kas ir dotas. Citreiz varbūt tiek pārprast 6. pāns, apstuļu darbus 6. nodaļa, 6. pāns, kur tiek runāts par un uzlika viņiem rokas. Un ir dažādi kristiešu grupas, kuras aizlūdzot par citiem, vai nu viens vai visi klātesošie uzliek rokas un aizlūdz, un tad ir kādi, kur izvairās no to darīt. Bet šajā gadījumā uzlikt rokas nozīmē svētīt viņus kalpošanai. Un arī citos rakstu vietās mēs varam lasīt par šo jautājumu, un šajos apstuļu darbu 6. nodaļā mēs varam lasīt, viņi lūdza pēc vajadzības paplašināt darbu, tad tika saredzēti vīri, kuri tam varētu būt derīgi, un uzliekot rokas viņus svētīja, lai atbalstītu to darbu. Bet citās rakstu vietās, runājot par roku uzlikšanu, mēs varam lasīt kādu citu aicinājumu. Un šis aicinājums būtu nesteigties ar roku uzlikšanu, kas nozīmētu, ja kāds jauns cilvēks ir ienācis draudzē, un viņš ir dedzības pilns, un viņš saka, es gribu darīt to, un tam palīdzēt, un tam, un viņš nāk 1. mēnesi, nāk 1. gadu, un mēs sakam, tik eņēdrišs brālis, un vai dosim viņam to kalpošanu un to, un sveitīsim. Un arī svētajos rakstos mēs varam lasīt, esi uzmanīgs šajā gadījumā ar roku uzlikšanu tiek domāts pilnvaru došanu. Esi uzmanīgs tam, kas nu patās ir nesen atgriezies, uzlikt viņam pa daudz pilnvaras. Piemēram, ja būtu līdzīga situācija, kāds ienāktu no cēsīm, atgrieztos šeit draudzē un būtu aktīvs, un mēs varētu teikt, tik enerģisks brālis, davai viņu virzam kā Baptistu savienības visas 100 Baptistu draugu bīskapu. Viņš mūs tagad vadīs un viņš būs baigi labais. Bet viņš tikai gadiņu bijis. Un arī rakstos mēs varam lasīt, esi uzmanīgs, lai neiedot pilnvars par ātru. Jo tikai ar laiku tu saproti, ka cilvēki ir dažādi, katram ir dažāds aicinājums. Un tam, kam ir uzticēta varbūt atbildība par citiem, par lielāku cilvēku skaitu, par lielāku kalpošanu, viņam tomēr ir ne tikai jāpiedzīvo brīdis, kad tu redzi izaugsmi, kaut kas ir labs, aug, attīstās, paplašinās, bet viņam arī jāpiedzīvo, kā tas ir tas brīdis, kad nav tā, kā gribētos. Jāpiedzīvo tas brīdis, un mēs patreiz arī Latvijā piedzīvojam, kad ir kādas baptistu draudzes, kurām varbūt ir sava ēka, un ticīgi ir bieži darba dēļ pārvākušies uz citām vietām, uz turien vairāk nebrauc, ēka ir, bet ja arī teiktu, sanākam kopā kaut vai vienreiz nedēļā uz dievkalpojumu, atnāk 3 cilvēki, 5 cilvēki. Citreiz teiktu, labi, varbūt katru nedēļu ir pa daudz, uztaisam reiz mēnesī dievkalpojumu, un tad sanāksim vairāk. Un atnāk arī tie paši 5 cilvēki. Un pēc tam varbūt viņi teiktu, bet varbūt reiz mēnesī nav jēga pulcēties, mēs nedaudz pabrauksim pusstundu un būsim pie kāds cits lielāks draudzes, un mums būs tur labāka sadraudzība. Un citi teiktu, jā, tas nav slikts ieteikums. Un viņi sāk braukt uz to citu kristiešu sapulci, kuri vairāk citi ticīgi, un tas jau nav nosodām izvēle. Bet dievnams paliek, dievkalpojumi vairāk nenotiek, un vai mēs varam to nosaukt par izaugsmi? Nē. Mēs patreiz piedzīvojam tādas situācijas un jautājam, ko darīt ar to dievnamu? Tajā ēkā ilgstoši bija kristiešu sanāksmes. Tur tika sludināts evaņģēlijs, tur notika grēku nožēla, atgriešanos, garīgi piedzīvojumi. Un tad situācija mainījusies. Ko darīt ar to ēku?
Un tas nav brīdis, kad teiktu, tur ir, reku ir ēka, un tagad mēs tur vēl vairāk apdzīvosim, būs nevis tikai dievkalpojums viens, bet tur pārbāsts viņš katru reizi būs trīs dievkalpojumam nebūs vieta. Tā nebūs. Un tāpēc arī kalpotājiem, kuram ir uzcēta kāda atbildība, jāpiedzīvo ne tikai brīži, kad ir izaugsme, attīstība, bet arī brīži, kur varbūt kāds kalpotājs, kā būtu pareizāk teikt, droši vien mūs jau visus kārdina. Bet varbūt ir bijis dzīvē brīdis, kad viņš ir pa daudz pārdedzis, un viņam ir kāda kalpošana jāatstāj, varbūt uz laiku, bet varbūt pavisam. Un to mēs nevaram teikt, ka tas ir tikai izaugsmes un attīstības brīdis, bet arī tādi notikumi notiek. Latvijā mēs tik precīzi nezinām, nevaram dot cipars, bet amerikāņi bieži saka, mēs katru gadu piedzīvojam, cik daudzi kalpotāji pamet kalpošanu. Un tā nav izaugsme. Tas nav, no draudzes, reku, mēs šogad aizsūtījām vienu misionāru uz to pilsētu. Reku nākšo gadā lūdzam, vēl būs nekad 10. Bet tur ir citi stāsti. Kalpotājs, kurš saka, varbūt mans kalpošanas laiks ir beidzies. Un tāpēc ar šo tekstu uzlikt rokas šajā gadījumā, tur ir cita situācija. Viņi redz vajadzību, apostoļu primārais uzdevums ir kalpot ar vārdu, viņi redz vajadzību citur, viņi ir saredzējuši citus brāļus, kuriem ir iedot tā dāvana, viņi ir svētījuši un iedevuši pilnvaru darboties tajā jomā. Uzlika viņiem rokas, tādējādi sakot, mēs svētam tevi darbojieties. Vēl kā viens no apostoļu uzdevumiem ir brīnumi un zīmes. Apostoļu darbu 2. nodaļa, 43. pants. Visus pārņēma bailes un apostoļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Liecība kā apostoļu uzdevums. Apostoļi ar lielu spēku apliecināja kungu Jēzus augšām celšanos un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Mācība kā apostoļu uzdevums. Un tie pastāvēja apostoļu mācībā un sadraudzībā. Maizes laušanā un lūkšanās. Un kāds īpašs uzdevums arī apostoļiem. Romiešu 11.13. Jums es to saku pagāniem. Šajā gadījumā pagāns tiek domāts nevis neticīgais, bet ne ebreju tautības cilvēks, kuram ir vecāki no citas tautas. Tā kā esmu pagānu apostolis, es turu godā savu darbu. Pāvils tieši saņēma aicinājumu kalpot nevis tikai jūdiem, bet arī citām tautām. Kā viens no materiāliem, ko es mēģinu izmantot arī šajā reizē un arī izmantošu uz priekšu, domājot par svētā gara dāvanu, ne tikai saredzēšanu svētajos rakstos, bet saprast, kāds ir to uzdevumi un saprast vēl vairāk, vai tad mūsdienās vispār tāda dāvana ir iedota. Šeit ir bilde no šī izdevuma latviskota un izlasīsim, kas ir cilvēkiem ar apostoļu dāvanām, kādas lietas piemīt. Un ir kalpotāji, kuri saka, tās dāvanas, ko mēs varam aprakstīt Jēzus laikā, viņas ir beigušās, mūsdienās ir kādas dāvanas, kuras vairāk nav, un kādu no viņiem mēģina pamatot ar kādām raksturvietām. Protams, kad ir teoloģijā dažādi virzieni, viens saka tā, viens saka tā, mūsu vienīgajam atskaits punktam, kam būtu jābūt, ko paši raksts saka. Tas ir vienīgais atskaits punkts. Tas, es domāju, vai kāds cits domā, tas ir nebūtiski. Mūsu svarīgākais uzdevums ir saredzēt, ko paši svētie raksti saka. Vai ir kādas dāvanas iedotas uz laiku, un ka mēs varam skaidri saredzēt, viņas ir, varbūt ar apostoļu laiku ir beigušās, vai viņas joprojām turpinās. Paskatīsimies šajā grāmatā minētās uzskaitītās lietas. Cilvēkiem, kuriem ir apostoļu dāvanas, kādas īpašības piemīt. Spēja pieņemt un saprast Dievu gribu. Spēja redzēt varbūtību un iespējas izplatīt evaņģēliju vēl neaizsniegtos apgabalos.
spēja uzmanīt un rūpēties par vairākām draudzēm un pat reģioniem. Īpaši Dieva aicinājums uz kādu kalpošanu un spēja darīt zīmes un brīnums. Protams, kad būtu jāņem vērā konkrēti šis grāmatas autors nav pielīdzināms svēto rakstu minētajam tekstam. Bet mēs varam lasīt, Jēzus kādus īpaši uzrunāja 12, tad viņš no 12 izvēl vēl 3, kas ir viņa tuvākais trīnieks, tad viņš izvēl vēl 70, tad ir jaunajā derībā minētie cilvēki ar nosaukumu apustuļu amats, un mēs jau minējām kādus no tiem, un mēs arī skatījāmies, kāda ir viņu pamatfunkcija. Tad pamatfunkcija būtu sludināt. Vai mūsdienās ir joprojām apustuļi? Un citreiz ir tāda sajūta, atbrauc no ārzemēm kaut kāds, un tad viņš izdomā kaut kādu nosaukumu, kas viņam ir, un to viņš teikt, kā tev tas nosaukums radies, viņš teikt, Dievs man teica, ka man tāds ir tāds amats, un vai tad tu esi cienīgs tagad apšaubīt Dieva gribu, ka man tagad tāds amats ir. Bet kā katrā kristīgā draudzē un svētie raksti mūs arī aicina uz kārtību, lai nebūtu situācija, kad un arī tiek runāts ne tikai par lietām, kas ir patīkamas, bet arī lietām, kurām nevajadzētu būt. Piemēram, tiek runāts par viltus praviešiem, kāds, kurš atbrauc, kurš teiktu, un mēs esam diezgan daudz redzējuši, atbrauc uz Latviju, kāds saka, jums te Latvijā būs mega atmoda. Labi, viņš nav pateicis nākošā gadā. Tiklīdz, kamēr viņš terminu nav lietojis, pravietojums ir spēkā. Vai mēs redzam pārpildītus dievnamus uz dotā brīdī? Nē. Pravietojums ir bijis, jā. Kā to uztvert? Tā kā nav minēts termiņš nav pagājis, tad pravietojums nav vēl beidzis darboties. Citos gadījumos ir interesanti sajūta, ka tie, kas ir pravieši, reģions vai pilsēta vai valsts, kurā viņi darbojās, ne visos gadījumos varbūt ir tik labi pat tā, kā viņi aicina un pravieto, kas būs citur. Bet tas būtu cits komentārs. Katrā ziņā arī mūsdienās ir cilvēki, kuriem Dievs ir iedevis dāvanu mācīt. Dāvana kalpot. Kalpotāja izaicinājums tikai droši vien var saprast, kurš ir darījis kaut ko līdzīgu. Kurš saredz, ka ne jau vienmēr ir tikai uzvaras, ir arī grūti brīži. Kāds, kurš saprot, arī grūtībās, arī izaicinājumos Dievs ir bijis klātesošs. Un varbūt ir vajadzīgs mūsu dzīvē piedzīvot tos grūtos brīžus, kad tu saproti, vai tad es kaut ko esmu nopelnījis. Atcerieties to vīru pirms 200 gadiem Anglijā. Varbūt tieši viņa kalpošanā vajadzēja piedzīvot ne tikai to brīdi, kad kāds nezināmais iedod lielu summu, lai tu vari kaut ko nopirkt, bet piedzīvot brīdi, kad 100 bērniem nav ko ēst. Un nav. Un tieši tas brīdis, kad tu teiktu, Dievs, tu esi solījis, tu gādāsi, un piedzīvot, kā Dievs to ir atrisinājis. Lai Dievs sveitī katru no mūsu kalpotājiem. Kā mēs sākotnēji redzējām, šis nosaukums apustulis ir ar nozīmi Dieva vēstnesis, tas, kurš pārstāv Dievu gribu, kurš sludina. Un sludināt jau pamatlietas, es domāju, mēs jau visi, neiedziļinoties varbūt mazās detaļās, mēs jau sludinām to pašu. Dievs tev mīl neatkarīgi no tā, ko tu esi dzīvē izdarījis. Jebkuram grēkam var būt grēku piedošana, nevis tavu labo darbu nopelnu dēļ, bet Kristus nopelnu dēļ. Un turpini dzīvot kopā ar Dievu, nenolaid to latiņu zemāk, bet svētie raksti aicina dzīvo svētu dzīvi,
visu laiku droši vien uz augšu būtu, kur augt. Nevis samazināt, ko varētu mazāk, bet visu laiku, bet kā būtu ar to? Dievs, tu redzi manu sirdi, vai es ar tīru sirdi daru? Vai es daru, lai kādam izpatiktu? Vai es daru, kas ir tas iemesls, kāpēc es kaut ko veicu? Vienmēr ir, kur augt un attīstīties. Ticības dzīvē nekad nav situācija, kur teiktu, tagad es visu saprotu visos jautājumos, man tagad ir garlaicīgi, nu tad jāmeklē kaut kas cits. Nu, ticības dzīvē nekad tas nav. Jo kaut vai vienu rakstu vietu mēs izlasam pēc gada, ir cita situācija, ir daudz, kas ir piedzīvots gada laikā, un mēs pavisam to rakstu vietu saredzam ar citu uzrunāšanas veidu. Lai tie cilvēki, kas mums patreiz ir kalpošanā ar šo pamata aicinājumu, sākotnējais nosaukums apustulis kā evaņģēlija vēstnieks. Lai Dievs svētī katru, kurš patreiz to dara. Un lai ne tikai izdodas piedzīvot brīžus, kad ir uzvaras, bet kad katram no tiem, kuri patreiz varbūt arī iet bēdu ielejai, lai katrs no viņiem primāri meklē Dieva iedrošinājumu turpināt kalpošanai. Vienlaicīgi lūksim, lai ne tikai ir labi tiem, kas ir patreiz, un ka mēs varam viņus sveitīt un atbalstīt, bet ka mēs vienlaicīgi varam lūgt, Dievs, ticīgo vidū tu esi iedevis arī šo dāvanu kādam. Attīsti viņu. Dod, kad viņš spētu to savu dāvanu apzināties, ka būtu viņam kāds labs ticības brālis vai māsa, kur palīdzētu, balstoties primāri uz rakstiem, saprast, kas ir kurai dāvanai kāds uzdevums, un nevis laik domāt, kā viņu attīstīt. Dieva evaņģēlija vēstnieks. Mūsu vidū arī ir tādi, lai Dievs stiprina katru no viņiem. Un tas vienmēr nenozīmē, kurš var pateikt stundu garu svētrumu. Tas to nenozīmē. Tas, kas pārstāv, un šeit Efeziešu 4, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženumu, pilnības mēru. Debes Tēvs, paldies par svētajiem rakstiem, ko tu mums esi atstājis. Paldies, kad tavas zemes dzīves laikā tev bija tuvumā kādi cilvēki, kuriem tu īpaši uzticēji kādas aicinājums, devi pilnvaras kādas lietas darīt. Paldies par tiem visiem 70, kas bija tev mācekļi. Un bez tiem 70 vēl 12, un tad tuvākais trīnieks. Un tad jaunā derībā mēs varam lasīt par citiem, kuriem arī ir varbūt iedot svētā gara dāvana ar konkrētu mērķi, un citos gadījumos viņi ir nosaukti ar kādu amatu, apstuļu amatu. Tu redz šo svētā gara dāvanu mērķi. Paldies par katru ticīgo, kas ir ne tikai šajā draudzē vai kādā Latvijas draudzē, bet visā pasaulē, visās kristiešu kopienās. Paldies par, ja tavs svētais vārds apliecina, ka tu ticīgajiem esi iedevis dāvanas. Un arī šī dāvana ir iedot kādam. Dod, kad kāds, kurš šaubās ir man vai nav, un ko darīt, kad viņam būtu blakus kādi citi ticīgie, kuri varētu palīdzēt apzināties, kuri varētu palīdzēt attīstīt, atbalstīt šīs dāvanas attīstību. Paldies par katru kalpotāju, kas kalpo. Īpaši lūdzam par tiem kalpotājiem, kuriem varbūt dotajā brīdī ir grūtāks dzīves brīdis. Atjauno viņu ticību, stiprini viņus. Tu redzi, kāpēc tas brīdis dzīvē ir nepieciešams. Bet mēs zinām, ja rakstos mēs varam lasīt, kad katrs notikums ticīgajiem ir vajadzīgs. Dod, kad arī šis ticības brālis vai māsa, ejot patreiz šim dzīves brīdim cauri, kad viņi spētu saredzēt, kāpēc tas ir nepieciešams.
Dod, ka mēs nebūtu vienaldzīgi, it sevišķi tiem kalpotājiem, kas ir noguruši vai kaut kādu iemeslu dēļ viņu garīgais spēks ir izsīts, un ja mēs zinām tādus, kad mēs nebūtu vieni no tiem, kas noskatās, bet kad ne tikai paturētu viņus aizlūgšanās, bet lūdzot svētā gara palīdzību saprastu, kā pašreizējā brīdī mēs varam stiprināt viņu ticību. Lai viņi atkal ar jaunu spēku, ar jaunu vēlmi, ar jaunu enerģiju būtu gatavi turpināt attīstīt to dāvanu, ko tu esi viņiem iedevis. Paldies par šo svētā gara dāvanu. Paldies, ka mēs varam lasīt rakstos par viņu. Un sveitī katru, kuram šī dāvana ir iedota, lai viņi varētu ne tikai to apzināties, bet vēl vairāk attīstīt. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.